Esiet sveicināti, dārgie sporta centra skatītāji. Jums šodien šajā svēlmanējā 25. jūlija dienā tiekamies Olēnē, kur Olēnas lidotavā norisinās otrā Olēna Farma Inline hokeja līgas fināla spēle starp Inline hokeja klubu Pirāti un Inline hokeja klubu Olēne. Mums dodas. Jāspēlē pa mazāk kā 3 minūtēm. 1-0. Gatis Sprūks atklāja mača rezultātu. Tieši kā gribēju teikt, ka arī nospēlēts, jau 6 minūtes vēl komanda nav izcēlus uz vārdu guvumu. Man sadzirdējis, laikam, Gatis Sprūks. Viņš ir tas, kurš izvirza savu komandu vadībā. Labā malā apmedīs savu pretspēlē, tālu piespēle aiz vārtiem. Pirmais varības tieši ir Andris Siksnis, izdodās viņam arī pusēt, tās kā apkārt Begovam. Bīstam situācija Olēniešu vārtiem un 1-1. Ir atlikušas 30 sekundes līdz ceturtais beigām. Olēniešiem izdodās gūt pirmais vārds šajā spēlē un izlīdzēt rezultātu 1-1. Arī Maslovskis pats dodās vārtiem pietur ritmu. Elegants mētiens Rudolfa Maslovska izpildījumā un ātri vien Pirātiem izdodās atgūt apakaļ vadību. Arī Maslovskis piespēlēs kreisā malā Spruktam. Sprukts atspēlē apakaļ Maslovskim. Maslovskis atspēlē apakaļ Purviņam. Purviņa metiens uz vārtiem un vārti. 16 sekundes bija nepieciešams Pirātiem, lai gūtu trešos vārdus šajā spēlē. Izstāsta, ka Visaps Bormans ir ielabojis ripu. Kuzurkums no savas aizsardzības zonas, ripu Šišļaņikovs. Šišļaņikovs piespēlē Siksnim. Metiens uz vārtiem brīvot un 3-2. Izdodās Olēniešiem samazināt rezultātu starpību. Šeit pēc Mika Līsberga metiena atlēkošā ripa tieši priekšā izliec Oļegam Šišļaņikovam. Arī Purviņš metiens uz vārtiem. Sprūks apgriežās ap savu asi, dodas vārtiem un vārti. Viens no elegantākajiem vārtu guviem šīs dienas mačā. Otru reizi izceļās Gatis Sprūks. Redzējām, teiksim tā, ar Oļegs Rokina pirueti izdodās viņam ahnājas pretspēlēties, kad mēs atkārtojumā apgriežās pats ar savu apsi, apodot Rustam Begovu. Pats arī dodās uz priekšu, meklē kādu no savam komandas brīdē, tas arī viņam izdodās. Un šeit jau Bormans bija atvilcis nūju. Izdodās Bormina apvādīt savus pretspēlētājus, vēlas metiens un vārti. Arī Arvim Purviņam izdodās būt vārtus, pārspēl pāri centru līnijā, atspēlēs kreisā malu Līsbergam. Begavs atspēlē apakaļ Krišam Līsbergam, arī pa Begavs metiens uz vārtiem un vārti. Ruslanam Begovam izdodās samazināt rezultātu starpību līdz 2 vārtiem. Arī viņam pirmie gūtie vārdi šajā mačā. Jau Pirātiem ir iespēja doties ātrajā uzbrukumā, to arī viņi dara. Jānis Golbovičs pietur ripu, metiens uz vārtiem un vārti. Kas neizdevās Olēniešiem, tas arī uz vīzi izdodās tieši hokeja klubam Pirāti. Sprukts spēlē apakaļ Bormanim. Viņš pietur ripu, pats dodās uz vārtiem, metiens uz vārtiem. Asociņa vārtu priekšā un vārti. Gatim Spruktam izdodās gūt trešos vārdus šajā mačā. Un panāk līdz šim uz lielāko rezultātu starpību. 7-3. Zem atkārtojumā Pirāti turpina uzbrukt. Siksnis piespēles priekšu Šļaņikovam. Šļaņikovs atspēlē pretspēlētē, pats dodas vārtiem un vārti. Tieši viens no šiem bija pacēlis roku, bet bija aizturētais sods, bet vairākums nebūs nepieciešams. Oļegs Šišļaņikovs. Mauriņš atspēlē apakaļ Spruktam, Sprukts atspēlē apakaļ Maslovskim. Maslovs metiens un vārti. Asplauks metiens Rudolfa Maslovs izpildījumā. Un atkal izdodās atjaunot 4 vārtu pārsvaru Pirātiem. Toms Nuka devies uz rezervis soliņu. Tā Alberts Golbovičs. Un šeit arī pa Purviņš metiens un vārti. Nebija nepieciešams vairākums hokeja klubam Pirāti, lai būtu vēl viens vārtus. Zinājumā Pirāti. Bīstams moments uz vārtiem, metiens un vārti. Arī nevaldos Kristapam Bormanim, Katriks šajā mačā. Un izdodās Pirātiem pārvarēt gūto vārtu barjeru. Un vēl jau vairāk palielina rezultātu starpību šajā mačā. Ātri vien no ripas atvadīties. Arī pie Olēnieši.
Beigās atspēlē apkārt Šišļaņikovam. Šišļaņikovam metiens uz vārtiem un vārti. Izdodās mazliet samazināt rezultātu. Olēniešiem 10-5, kad vēl jāspēlē 4 minūtes un 10 sekundes. Atspēlē apkārt Begalam. Šeit saskrienās Begals ar vienu no pirātu spēlētājiem. Bormanim ir iespēja doties. Un redzam, soda metiens tiek nozīmēts uz Krista Krūsa sargātajiem vārtiem, jo viens no olēniešu spēlētājiem pārkāpj noteikumus. Nē, tomēr vārtu gums tiek ieskaitīts. Būs nepieciešams soda metiens. 2-1 un Inlaika hokeja klubs Pirāti jau otro gadu pēc kārtas izcīņa čempionu titulu. Abas divas komanda pēc līgas no tā apsveik savu vārdsargu. Un fantastisks sasniegums vai komandai.